Uzklausiet to visas tautas, lieciet vērā visi, kas apdzīvojat pasauli. Jūs, cilvēku bērni, visnotaļ bagāti un nabagi, visi līdz. Manas mutes runa, lai ir gudrība, un manas sirds pārdomas, lai ir dziļa patiesība. Es savu ausi pievērsīšu gudras līdzības vārdam, un savu mīklu izteikšu ar koklas skaņām. Kāpēc gan man ļaunā dienā bīties, kad ap mani plosās manu vajātāju negantība? Viņi paļaujas uz savu padomu un lepojas ar savu lielo bagātību. Taču neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt, nec Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves. Visai augsta būtu viņu dvēseles cena, tā, ka viņam no tā jāatsakās uz mūžiem, lai tas dzīvotu mūžīgi un kapu neredzētu. Jo redzi, gudri vīri mirst, bezprātes un nepraša, visi vienādi iet bojā, un savu mantu atstāj citiem. Kapi ir viņu nāmi uz mūžiem, un viņu dzīvokļu uz audžu audzēm. Kaut arī viņi savā vārdā nosauc veselas valstis. Tomēr cilvēks nepastāv savā godībā, viņš līdzīgs kustonim, kam dara galu. Tā klājas tiem, kas pārmērīgi paļaujas uz sevi. Tā beidzas to ceļš, kas par daudz lepni uz savām runām. Nāve tos gana kā avis, taisnā ceļā tie nonāk tās valstī. Pienāk rīts, un viņu augums sairst. Pazeme kļūst viņiem par mājokli, bet taisnie valdīs par viņiem, rītam austot. Taču manu dvēseli atpestīs Dievs. No pazemes varas viņš mani ņems pie sevis. Tāpēc nebēdā, ja kāds kļūst bagāts, ja vairojas viņa nama spožums, jo mirdams viņš neko nespēj līdz paņemt, un viņa godība neiet viņam līdz. Jebču viņš arī savas dzīves laikā daudzinātu sevi par laimīgu un ļaudis slavēt viņa gara rosmi, ka tā viņam sagādājusi labas dienas, tomēr arī viņš noiet pie tēviem, kas gaismu vairs neredz nemūžam. Cilvēks, kas dzīvo godībā un tomēr bez dziļāka ieskata lietu būtībā, ir līdzīgs kustonim, kuru vienkārši nokauj.